Bet esmu bijis tādās vietās, kur liela daļa varbūt nav. Bet tas ir pateicoties tādā brīvprātīgi piespiestā kārtā. Jā, bija padomju armijā, biju Turkmenistānā 3 mēnešus. Tur Karakuma tuksnesī uz oāzes, kad tev sākās tur, temperatūra ēnā ir tuvu pie 50, un tas turās no marta beigām līdz septembra beigām tāda temperatūra, un, ka, lai aizejot gulēt, tev ir viens variants tikai tu samērcē palagu, saslapini visu palagu, noliecies gulēt. Ja es aizmidzu 20 minūšu laikā, tad ir labi. Ja nē, tad atkal slapinu to palagu un pārklājies. Ja tur tāds. Tad vēl otrs tāds, vēl pie reizes mēs bijām no turienes, braucām uz poligonu. Mēs bijām Kazahstānā. Un tad ir pirms tā, tā lielākā daļa pēc tās oāzes bija pie Kaspijas jūras tagadējā. Turkmenbašī tajā laikā bija Krasnovodska. Tur Ulmans apglabāts, viņš tur bija pēc pēdējos 2 gadus pavadīja un kaut kā. Ja es būtu zinājis, tur taisīja ekspedīcijas viņas, lai meklētu, ja es būtu zinājis, es būtu uzprasījies atvaļinājumā, es būtu droši vien atradis to Ulmanu kapsētā, bet tās kapsētas viņam tāds baigi interesantās. Tā visi kolhoza laika, droši vien tā laika kolhoza laika, tie būvmateriāli gāja vai uz vasarnīcām, vai uz mājām, vai uz kapsētu. Ja? Droši vien tās visas publiskās ēkas, ko uzcēla, tur nekas nebija.